Labrīt šai fantastiskajā maija rītā. Es ilgi domāju, ko jums, mīļās manas dāmas, teikt. Ir tik daudz būtisku lietu. Un tad es izdomāju, ka es sākšu no pašiem pamatiem. Un es sākšu ar to, ka tad, kad es biju pavisam mazs bērns un kad es sāku apzināties, ka es esmu meitene, es sapratu, ka es labprātāk gribētu būt puika. Un es nedomāju par dzimumu līdztiesību, un es nedomāju par mammām un tētiem, ko dara mamma, ko dara tētis. Es domāju par pavisam vienkāršu lietu. Puika var kāpt kokā, puika var ķert kurkuļus, puika var smērēties, puikam nav labi jāizskatās un pieklājīgi jāuzvedās. Un tas taču ir briesmīgi, ka meitenei viss ir pilnīgi savādāk, un tad man vēl vecmāmiņa mācīja kniksēt, un tas arī bija briesmīgi, un puišiem nevajadzēja kniksēt, viņiem pietika kājus sasist. Un tad mēs nonākam pie tā, ka drusciņi vēlāk, Padomju Savienībā, ļoti daudz tika runāts par sieviešu tiesībām, par māšu aizsardzību, par īpašu programmu, par to, ka Padomju Savienības sievietes ir pašas līdztiesīgākās sievietes pasaulē. Un tikai pāris gadus atpakaļ es sāku šķetināt, kaut arī es esmu jurists jau vai dieviņ vairāk nekā 30 gadus, es sāku šķetināt domu par to, kas tad īsti ir sieviešu tiesības. Sieviešu tiesības aktualizējās pirms vairāk nekā 100 gadiem, un te jūs redzat ļoti skaistu karikatūru uz lielā ekrāna. Kā pirms 100 gadiem vīrieši iedomājās, kas būs, ja sievietes kļūs līdztiesīgas vīriešiem. Patiesībā vienkārši samainās vietām. Sievietes kļūst par tiesnesēm un dīki skatās, kā tur tiesas zālē cilvēki tiesājās. Vīrieši nabadzīņi pie veļas gludināšanas un pie veļas mazgāšanas. Vienkārši samainās vietām. Vai līdztiesība nozīmē to, ka mēs samainamies vietām, ka vīrieši dara to, ko darīja sievietes, un sievietes dara to, ko darīja vīrieši? Sieviešu tiesības sāka veidot no tās puses, ka sievietes sāka papildus aizsargāt. Darba tiesībās, sakarā ar grūtniecību, sakarā ar bērniņa piedzimšanu. Sievietēm piešķīra kaut kādas privilēģijas, kādas nedeva vīriešiem. Un tad 100 gadus atpakaļ, jau dibinot Latvijas Republiku 18. gadā, tika ielikti paši pamati. Sievietes un vīrieši ir līdztiesīgi politiskajās tiesībās. Bet ko tad nozīmē šī līdztiesība? Kaut arī šī līdztiesība ir tikai politiskajās tiesībās. Mēs esam tikuši pie līdztiesības. Līdztiesība tas nozīmē, ka vienādi. Ar ko mēs sākām startēt? Es jums gribu nocitēt likumus, kas Latvijas Republikā bija spēkā līdz 1937. gadam un tika pieņemti vēl Krievijas impērijā. Man viņi skan kā mūzika. 106. pants. Vīram ir pienākums mīlēt savu sievu kā paša miesu, dzīvot ar viņu saskaņā, cienīt, aizstāvēt, piedot viņas nepilnības un atvieglot viņas grūtumus. Viņam ir pienākums sniegt sievai iztiku un uzturu pēc savas kārtas un iespējām. Kur jūs tagad kādā likumā izlasīsiet, ka vīram ir jāpiedod sievai viņas nepilnības un jāatvieglo viņas grūtumi? Redziet, visai šai medusmaizei pretīm nāk pilnīgi cita lieta, 107. pants. Sievai ir jāpakļaujas savam vīram kā ģimenes galvai, jāmīl viņš, jāciena, bez ierunām jāklausa, visādi viņam izpatīkot un izrādot pieķeršanos viņam. Jūs izrādat vīram savu pieķeršanos, kad viņš ir atvieglojis jums jūsu grūtumus. Mūsdienu civillikumā runā par laulāto līdztiesību, un tur nav atsevišķi izdalīts, kā vīram ir jāuzvedās un kā sievai ir jāuzvedās. Bet jums ir jāsaprot, ka līdz Otrajam pasaules karam sieva bija ierobežota tiesībās strādāt. Līdz 37. gada civillikumam, vecajos likumos vispār sieva nevarēja aiziet strādāt, ja vīrs neļāva. Savukārt vīram bija ierakstīts likumā pienākums uzturēt ģimeni. Un to viņš arī godprātīgi darīja katrs pēc savām spējām un iespējām.
Bet tagad jūs iedomājaties, ir līdztiesība darba tirgū. Jūs visas esat apliecinājums tam, ka ir līdztiesība, jaunas, skaistas, veiksmīgas, vienalga kāds jums personas kods. Mēs mūžam esam skaistas un jaunas. Mēs strādājam tāpat kā vīrieši. Mēs saņemam to pašu, ko vīrieši, bet mēs joprojām gaidām, ka viņš apmaksās rēķinus. Mēs gaidām, ka viņš izmaksās. Vai ģimenei vairs ir galva? Bija kādreiz galva ģimenei un bija kakls. Vīram bija tā ilūzija, ka viņš visu redz un pārvalda, un sieva bija tas kakls, kas grozīja, uz kuru pusi skatīties. Līdztiesība mūs noved pie tā, ka vairs nav ģimenes galvas, bet ir divi vienlīdzīgi partneri. Pie mums, protams, nav kā Skandināvijā. Man draudzene cauri iepazīšanās sludinājumu satikās uz randiņu ar skandināvu vīrieti, un pirmais randiņš, un otrais randiņš, un viņam prasa, kāpēc tu man puķis nenes? Un viņš viņai atbild, kāpēc tu man nenes puķis? Tātad tas, ko es jums gribu pateikt, ja mēs esam izcīnījušas līdztiesību, tas nozīmē arī līdz atbildību par ģimenes budžetu, par izdevumu sekšanu, par lēmumu pieņemšanu, par to, ka jāizsauc santehniķis un varbūt jāieskrūvē elektrības lampiņa, kad viņa ir izdegusi, vai arī, mīļie, izrunājiet un sadaliet pienākumus. Bet nav tā, ka vīrietis nonāk sievietes vietā un sieviete nonāk vīra vietā. Tātad līdztiesība darba tirgū, līdztiesība saņemot darba algu, patiesībā pilnībā maina attiecības starp partneriem. Mēs tikko runājām par patriarchālu ģimeni, kāda Latvijā bija līdz 40. gadam, ka sieva nevarēja iet strādāt bez vīra atļaujas vēl Krievijas impērijā, ka pēc Latvijas Republikas civila likuma vīrs bija tas, kuram bija pēdējais vārds, kurš izvēlējās ģimenes dzīves vietu. Sievai bija obligāti jāpāriet vīra uzvārdā pēc laulības noslēgšanas. Tā bija vīrieša ģimene līdz 1940. gadam. Kā mēs esam nonākušas šobrīd pie sievietes ģimenes? Jo liela daļa ir vientuļās mammas, liela daļa cīnās par alimentu nemaksāšanu. Liela daļa tās, kuras dzīvo laimīgā laulībā, vienpersoniski lemj par to, kas notiks. Mēs zinām labāk. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam labākas, un mēs savu vīru audzinam, un lielākā daļa strīdu starp vīra māti un vedeklu ir par to, kam klausīs pilngadīgs vīrietis. Piedodiet, mēs no viena grāvja esam nonākušas otrā. Iepriekš sieva klausīja vīram, tagad mēs gribam pie kājas vīrs klausīs sievai. Kā mēs esam nonākuši līdz dižās mātes kultam? Pie vainas, manuprāt, ir gan divi pasaules kari, kas izkāva mūsu vīriešus, un vienkārši kaut kādā brīdī tās sievietes, kas bija mājsaimnieces un nebija radušas strādāt, palika vienas ar bērniem, un viņām bija jāuzņemās atbildība vienai par visu, jo tā vīrieši vienkārši nebija. Otrs, dižās mātes kultu veidoja Staļins ļoti apzināti. Staļina laikā, kara gados, kad mazinājās dzimstība, bet karaspēks bija vajadzīgs un darba spēks ir vajadzīgs un dzemdēšanas mašīnas apstāties nedrīkst, sāka vairot atbalstu sievietēm, tostarp vientuļajām mātēm. Un parādījās ordenis mātes slava, māte varone, jums ir 10 bērni, jūs dabonat mikroautobusu Latvija pavelti. Vientuļai mātei piedzemdējiet tos 10 bērnus, ja? Vientuļai mātei deva dzīvokli, ļoti daudzi pāri neslēdza attiecības un nereģistrēja paternitāti, tāpēc, ka ja viņa ir vientuļā māte, valsts viņu atbalsta. Kas Staļina laikā tika dots pretīm tēvam? Māti izceļ, māte par visu lemj, māte ir viena, tēvs ir apsēklošanai. Kas ir pretīm tēvam likumos? Ziniet, es atradu kriminālu atbildību par alimentu nemaksāšanu. Varētu runāt ļoti gari un plaši, jo padomju laikā sieviete reizē ar līdztiesību
No vienas puses tika celta, no otras puses tika nospiesta uz ceļiem, jo viņa palika viena ar pienākumu strādāt, ar pienākumu audzināt bērnus, ar pienākumu iesaistīties sabiedriskajā darbā. Un tad man nāk prātā padomju folklora. Piedodiet, viņa ir netulkojama, jo padomju folklora tika radīta krievu valodā. Ja kāds nesaprot, patulkojiet kaimiņienēm. Ir inteliģentā versija Čistuškai un mazāk inteliģentā versija Čistuškai. Ja karova, jai bik, jai baba i mužik. Inteliģentās versija ir ja i samka i samiec, ja i mamka i aķec. Latviski runājot head un shoulders, divi vienā, gan šampūns, gan kondicionieris. Un man tik ļoti gribās izkāpt no šīm ziepēm. Es negribu būt ne govs, ne bullis. Es gribu būt sieviete, kas ar lepnumu iet pa dzīvi, kas piepilda savu dzīvi ar to, ar ko vēlās, jo līdztiesība nozīmē, ka mums ir tiesības izvēlēties. Mums nav jākļūst par vīriešiem. Savus augstos amatus es esmu pildījusi kā sieviete, un vīrietis to dara savādāk. Abi mēs esam cilvēki. Un sievietei nav jākļūst par vīrieti, lai viņa varētu ieņemt augstākos amatus. Man liekas, sievišķība ir burvīgs spēks, jo tad mēs patīkam pašas sev. Es kādreiz ar vācu draudzenēm runāju, ko tā Merkele, pasaules ietekmīgākā sieviete, pavisam pēc sievietes neizskatās. Viņa šobrīd gan ir nogājusi no politiskās skatuves, un es lepojos ar mūsu mūrnieces kundzi, kas ir fantastiska, šarmanta sieviete, bet Merkele, pasaules ietekmīgākā sieviete, patiesībā tādās maisveida žaketēs, tādos briesmīgos apģērbos, un manas vācu draudzenes mani apgaismoja. Sākumā viņa ir ģērbusies savādāk, un tad dzeltenā prese viņai uzklupa, svārki pa īsu, dekoltē par dziļu. Par vīriešiem nekad neviens neraksta, ja viņam, piemēram, tur tās bikses ir virs potītēm vai pietiekami nenosēdz. Bet tas ir tas, kad dzeltenā prese sievietes, kas ir augstos amatos, kas ir valsts amatos, skata no pilnīgi cita rakursa. Mākslinieces var atļauties būt bohēmistes un var vienalga kādā vecumā valkāt minī. Tai pašā laikā, ja jūs esat vienas no pasaules lielvalsts vadītājām, tad sievišķībai vietas nav. Bet kā var nebūt vietas sievišķībai? Sākam mēs ar to, ka ja mēs esam līderis, mēs tiekam galā ar savu dzīvi. Un man no bērnības ir bijis moto, ja ne es, tad kas? Ja ne tagad, tad kad? Un es neesmu rāvusies pirmajās rindās, es esmu uzņēmusies pienākumus tad, kad es redzu, ka cits, kas to darīs, nav. Un nevis tāpēc, ka es to izdarīšu vislabāk, es vienkārši redzu, ka kādam ir jāiet pa to vagu un tā vaga tālāk jādzen. Palikt sievietei tajā visā, mīlēt dzīvi, mīlēt sevi, man liekas, tā ir pati fantastiskākā lieta, kas ar mums var notikt. Un šobrīd es esmu absolūti laimīga, ka es esmu piedzimusi par sievieti, jo tās izjūtas, ko dod iespēja iznēsāt bērnu, nav salīdzināmas ne ar ko citu. Mans sievišķības augstākā dziesma vai augstākā laime bija kļūt mātei, un es lepojos nevis ar to, ka ir bijuši augsti amati vai nedod Dievs, es esmu gudrāka nekā kāds cits, tur nav ko mērīties ar prātu. Parasti puiši mērās ar visu ko, viņiem ir vairāk ar ko mērīties. Es esmu laimīga par to, ka Dievs man ir devis iespēju kļūt mātei. Un mēs visu dzīvi darām pareizi. Un mēs krājam spēkus, un mēs kāpjam solīti pa solim. Tā līdztiesība mums ir iedota. Un mēs izmantojam šīs iespējas, un mēs kāpjam pretīm saulei, un mēs kāpjam, un mēs redzam, pavarās jauni apvāršņi. Un tad vienā brīdī pamatu zem kājām izsit, vēderā viss sagriežās, un ir sajūta, ka jūs atrodaties brīvajā kritienā. Es esmu pārliecināta, ka katra no jums ir bijusi brīvajā kritienā, jo dzīvē neko nav iespējams sasniegt, ja jūs nekur nekāpjat. Bet ja jūs kaut kur kāpjat, jūs vienmēr arī kaut kādā brīdī krītat. Un tas nav atkarīgs no jums. Jūs visu esat izdarījusi pareizi. Vienkārši dzīve tā ir iegrozījusies, ka vienā brīdī jūs esat brīvajā kritienā.
Ir taču cilvēki, kas speciāli kāp kalnos, lai pēc tam varētu uzlikt spārnus un lidot. Viņi jau arī krīt. Un tajā brīdī, kad jūs saprotat, kad momentā, kad dzīve jūs ir izsitusi pamatu zem kājām, un jūs esat brīvajā kritienā, patiesībā jūs varat lidot, jūs varat planēt, jums parādās jauni apvēršņi un jaunas iespējas. Varbūt tai savā klintī rāpjoties, jūs nemaz neesat ieraudzījušas, ka ir daudzas citas vietas, kas ir daudz skaistākas, daudz tīkamākas, jums daudz piemērotākas. Un tas, ko es katrai no jums novēlu, ir darīt visu iespējamo, lai dzīvē piepildītu savus sapņus, bet brīdī, kad pamats pazūd zem kājām, rodiet spēku sevī, iztaisnojiet muguru un lidojiet, lai pavarās jauni apvēršņi, lai jums izdevusies diena.